Skaties, kas te mūsu ceļmalā ir. Kas tur stāv? Kaut kāda stirna. Nevar jau saprast. Jā, stirna. Nevaru atslēgt durvis. Ej, tu nost. Par laimi, mašīnā man ir VD40. Nu, kaut kas līdzīgs. Man teica, ka šis ir tāds pats, tikai lētāks. O! Vai šito es saprotu. Jā, par laimi. Sveiciens jūs mājās. Nu ko, izbaudām pēdējās siltās dienas, kad var atbraukt uz vasarnīcu šortos un tēkraklā. Zāle atkal jāpļauj, protams, tas jau ir. Šī vasara vispār bija traka. Zāle auga tā kā, es nezinu, griezdamies. Atbraucu ar Opelīti. Nu, ne jau tāpēc, ka mersim, tagad kaut kas ir noticis. Vienkārši kādas 3 nedēļas nebija ar viņu braucis, un līdz ar to, nu, lai nedaudz aķītis uzlādējās. Tā teikt, tā arī neviens pircējs man nezvanīja, ja, ko es tur biju ielikt 600 eiro, ja. Neviens pircējs tā arī man nezvanīja. Tagad sludinājums ir izņemts, es nezinu, ko darīt. Varbūt likšu garāžā. Būs kādi labāki laiki, pats saremontēšu, iziešu apskati, jo tur tiešām nekas daudz nav. Bet, manuprāt, dzirdiet, kā viņš rūc. Manuprāt, tur ir caurs izpūtais. Vai bikses caurs, vai... Vienmēr cilvēki, kaut kur tur ir caurums, jo viņš, nu tā, nepatīkami skan. Un salonā ir, nu, baigi pēc izpuldes gāzēm. Kas vēl jauns? Dabūju uz testu kameru. Šitā saucās mednieku kamera, jeb trail kamera. Iepriekš man te stāvēja Arlo, bet šitas ir kaut kas daudz labāks par Arlo. Pamēģināsim noķert tos zvērus, kuri man uzraka ceļu. Nu, tā kamera izskatās. Nu, milzīga kamera, viņai 24 megapikseļi, filmē 2K. Es jau tur ieliku iekšā simkarti. Atmiņas karte un simkarte un baterijas. Un var pieslēgt arī ārējo akumulātoru. Re, kur ir. Nu, vienmēr sakot, tu šito kameru vari uzlikt kokā, pielikt akumulātoru un aizmirst uz kādu pusgadu droši. Saucās Burrell. Dabūju uz testu, paskatīsimies, kas ir sanācis. Kā man pārdevējs teica, daudz viņas izmanto arī kā novērošanas kameras, piemēram, celtniecības objektos, nu skatās, lai instrumentus neaiznes projām. Starp citu, neliels off-topics, bet jūs esat pievērsuši uzmanību korķīšiem, ja? Tiem, kas tagad nenoņemās atverās. Lipiņa, ja, šeit.
lai viņš turētos šitā vaļā. Un kāds to izdomāja? Ģeniāli. Vēl jūs man te daži komentāros rakstiet, kā tam man iet ar Mersi. Nu, ar Mersi iet visādi. Nē, nu tagad jau ir labi, bet sākumā bija interesanti. Nu, cik viņš bija man 4 dienas, nu nedēļa praktiski bija. 4 dienas nobraucu uz darbu, 5. dienu braucu uz darbu un mašīnu šoseis vienkārši nomirst. Vienkārši noslāpst, iedegās visas lampiņas, ātrumkāra Bavārijas režīmā, nu viņi tur ripoja vēl. Protams, ne stūras pastiprinātājs un bremzes nestrādā, nu un šoseis jūs jau, nu saprotiet, nu ne jau 50 tur brauc. Nostājos malā, par laimi tas bija tiešais ķekaus, tur varēja iebraukt maliņā. Nu jā, izsauc evakuātāru, aizvedu servisu, izrādās, ka tur bija nokritusi degvielas trubiņa, nekas traks, iesūknēja atpakaļ sistēmā degvielu, uzlika to trubiņu atpakaļ, viss brauc līdz šim brīdim. Pēc tam, vēl pēc kādas nedēļas, nomira ģenerators. Arī, ja, brauc pa šoseju, iedegās čeks. Nu, viņš gan tur parādīja akumulātoriņu. Nu, skaidrs, ģenerators nomirst. Bet, nu, tas jau nav nekāds pārsteigums, ka tik vecai mašīnai var nomirt tādas lietas kā ģenerators, vai ne? Nomainīja ģeneratoru. Cik es tur samaksāju? 180 eiro kopā ar darbu. Un meistars teica, ka tur apakšā vēl eļļa pilna no kartera. Jāskatās, kas tur ir. Viņi tur noslaucīja. Un tagad es braucu. Un pēc kādām 2 nedēļām jābrauc atpakaļ ir. Un tad viņi paskatīsies, vai tiešām tur tek eļļa, vai varbūt tas vienkārši bija palicis no kāda iepriekšējā remonta vai kā. Drausmīgi, reku šita no šitā rakursa vienkārši uzfučē. Viss drausmīgi. Kas tur varētu būt? Nu... Karta ir vāka blīva, varētu būt, kas spiež garām. Es pagaidām, ko es varu pateikt, bet jā, viss ir eļļā. Pilnībā viss ir eļļā. Tā man liekas, ka tā ir svaiga eļļa. Jā. Norūsējuši, gan jau, ka jāapstrādā viss ir. Tas ir veikas, trubiņas visas viņas norūsējušas ir. Ir jāņem jātaisa, jātīra viss nost. No kur jūs uzstāvat ceļu? Ar antikoroziju. Tas viņam karta ir vāks slotēji vispār šausmīgi. Nu tālūk, un te vēl, ka bija tas lielais vējš, tā vētra, kas plosījās tur Jelgavā, šeit arī nedaudz kaut kas tika. Nu, kas tad te notiek, ko? Nē, nu... Man visvairāk interesē, vai telts ir palikusi. Man liekas, ka telts vairs tur nav. Šis jāsmaka, jā. Un šis arī gandrīz. Šitam arī saknes jau ārā. Nu jā, šķīps. Šis arī vai nu jāzaģē, vai kas, bet šis ir jā. Tā. Šits ir sīkums. Ai. Mana telts. Man vēl jāapstāts vai uz mājas kaut kas nav uzkrits. Bet īstenībā nemaz ne. Apstāties, uzliec to kāju atpakaļ. Nu tā izstās pārējais. Rāki. Tur zāles nolūzis jau sen. Tā, un uz mājas izstās, par laimi, nekas nav nokritis. Tev vajag durvis un būs telts. Kas tur ir iekšā? Ko tu tur dari? Tev vajag durvis, pasties un redzi, ka kāds iepriekš. Šitas labs. Pilns ar kastiņiem. Starp citu sasēju zālīti, paskatieties, cik smuka ir ieaugusies. Īstenībā ļoti ātri zāle aug, nezinu, šeit pirms 3 nedēļām iesēju. Paskatieties, viņi izaug tā, ka tūlīt jau būs līdz ceļiem. Nu, es pārspīlēju, bet, nu, ļoti ātri aug. Karaši sagriezas kaut kādās 5 daļās.
būs labi. Kaut kā tā atvilku šajien, bet kaut kas notika ar zaru vai kā. Domāju, cik viegli. Bet izrādās, kaut kas notika. Kas notika? Nezinu. Kas notika, ko? Tu kā Haalands skrēji? Zini, kā Haalands skrien? No? Šitā. Es saprotu, ka dēļ tā vien bija vērts aizbraukt uz nometni, vai ne? Jā, iemācīties kā Haalands. Tu iemācies arī, kā viņš vārtos met? Jā, skaties. Ar bēbīšu bumbiņu. Ew, braucam. Visi mēs nebraucam mājās. Nē, nu mēs braucam, viņš nebrauc mājās. Kad viņš palika. Vienkārši. Kā viņš skrien. Tu ir klāt. Viņš turās uz vadiem. Ja nebūtu tur vadi, tad mēs nevarētu aizbraukt. Jā, turās uz vadu. Nu, brauc lēnām. Slēgsim ārā. Tas laikam arī viss. Es nezinu, man tā lielos vilcienos vairs nav ko stāstīt. Kas attiecās uz vasarnīcas stāstu, tad man tur ir vēl šis tas jāizdara. Man tur uz balkoņa jāiziet, jāiztaisa otrā pusē kaimiņiem. Ja? Nu, šī ir Dviņu māja. Man kaimiņu pusē jāiztaisa ir durvis. Nu, durvis, nu, tur tā kā caurums sienā, kur tu vienkārši no terases var ieiet bēniņos. Un vienkārši tur tās durvis ir nolūzušas, nu izpuvušas, ja. Un vajag uzlikt tagad vietā, lai ziemā tur baigi nelīst iekšā. Un jā, nu nesanāca salabot jumtu, bet nu es tur pieķimerēju un netek. Nu, ja mēs runājam par jumtu, jā, nu tad vispār viņu vajadzētu nomainīt. Bet mērķis šim gadam, nu es teiktu, gandrīz bija sasniegts, ja. Ūdeni nedabūju, elektrību nedabūju, bet Jāņus es te nosvinēju, ja, ko es arī gribēju izdarīt. Un, protams, ne tikai Jāņus, bet braucu šeit brīvdienās dzīvoju ik pa laikam, ja. Protams, es tagad sāku domāt, ka reāli vajag to elektrību, ja, ko man tur piedāvāja par tiem 800 eiro. Nezinu, cik tagad tā cena ir, bet, bet jā, nu, vienkārši jāsāk rakt šeit tranšē, kur ielikt vadus, un lai viņi pēc tam var pieslēgt. Protams, man vajag elektriķi, kurš pēc tam tos vadus ievelk iekšā mājā. Es pat nezinu kā, vai no apakšā, no pamatiem uz augšu, vai viņš vilks caur jumtu, un tad no jumta, no bēniņiem uz leju. Nu, to gan es nezinu, ja, tāpēc man vajag speciālistu, bet es domāju, ka vajadzētu elektrību, jo šito saules lampiņām, ja, kas man tad bija, nu, vasarā var, ja, bet redz, tagad dienas paliek īsākas un, nu, ir kā ir. Un, protams, atdevu atpakaļ EcoFlow, līdz ar to nav kur uzlādēt datoru, nav kur uzlādēt telefonu, vajag daudz powerbankas. Tas arī vairs nav interesanti. Tāpēc nākošajam gadam jau ir plāns, bet vajag 1 miljonu. Jā. Nu ko, drīz jau lapas būs dzeltenas, būs mana dzimšanas diena. Nezinu, cik bieži es te vēl braukšu. Nu, krāsnes strādā, ja mēs viņu kurinājām, kad pirms pāris nedēļām bijām 1. septembrī vai 2. 2. septembrī, ne, 1. Nu, vienmēr sakot, 1. septembris, man liekas, bija svētdien, tad mēs arī te bijām, palikām pa nakti. Nu, un krāsnes, protams, noderēja. Ceru, ka jums arī iet labi. Paldies, ka skatījāties video. Čau!